Normāli vīriešu nav, viņi ir pazuduši, un tev vienmēr neveicas saistībā ar vīriešiem. Lielākā daļa sieviešu uzskata, ka vīriešiem nedrīkst uzticēties, ka viņi nav uzticami un kur nu vēl uzticēties. Tad tev obligāti vajadzēs izmainīt savus uzskatus, pārliecības, lai tava realitāte mainītos, lai mainītos vispār kopumā tava dzīve. Un vientulības vietā atnāk sapusē mīlestība, un tev obligāti vajag uzzināt, kādas konkrēti tavas pārliecības traucē tavai mīlestības jomai. Ja tev tas ir aktuāli, tad turpini skatīties šo video. Tu vari gadiem ilgi gaidīt no vīrieša bildinājumu, tu vari ar knaiblēm vilkt ārā no vīrieša mīlestības vārdus. Vari uzskatīt, ka normāli vīrieši ir kaut kur aizbraukuši, vai doties ar draudzenēm uz restorāniem, cerībā ar kādu iepazīties un no izmisuma teikt, ka kārtējais partneris ir nolēmis tevi pamest. Tu vari domāt, ka pasaule ir nežēlīga. Tu vari domāt, ka tavs liktenis dzīvot savu dzīvi, skrienot pēc vīriešiem. Uzskatīt, ka tev vienmēr neveicas mīlestības jomā, bet runa nav nemaz par to. Neiet runa par vīriešiem, vai ka tu neesi pietiekami skaista vai sabiedriska. Lieta ir tavās neapzinātās negatīvās attieksmēs pret sevi. Briesmīgu uzskatu dēļ, kas neļauj tev izveidot laimīgas, mīlestības pilnas attiecības, izveidot laimīgu savu personīgo dzīvi. Un ne visi zina, kā sevi atpazīt neapzinātos negatīvos uzskatus, un it īpaši kā tos vispār noņemt un atbrīvoties tieši tagad, šodien skaties šo video. Tu vari atbrīvoties no lielākās daļas tipisko uzskatu, kas neļauj tev izveidot mīlestības jomu. Tālāk es dalīšos ar noslēpumu, kuru pati pielietoju savā dzīvē, un tu tieši šeit un tagad varēsi veikt savu uzskatu transformāciju. Un ja tev ir vajadzīga palīdzība mana mīlestības jomā, ja tu vēlies uzlabot savas izjukušās mīlestības attiecības, tad nāc un noskaties bezmaksas webināru mājaslapā www.ligadonovska.com, un webināra nosaukums ir Laimīgas attiecības, pateicoties domu spēka praktikām. Tur ir vairāki video, ienāc mājaslapā un noskaties. Tas ir pilnīgi bez maksas. Linku tu atradīsi aprakstā. Un tagad iesim tālāk, runāsim, kā tavi uzskati izjauc tavas attiecības un kā tās atjaunot ar domu spēka palīdzību. Vispār kā strādā uzskati un kā tie traucē un darbojas, kuri neļauj tev būt mīlētai, vēlamai un vajadzīgai sievietei. Kad tavā galvā ir noteikti zināmi uzskati, tu patiesi tici kaut kam svētam un automātiski tu piesaisti savā dzīvē. Tava zemapziņa izpauž tavu realitāti tikai to, kam piekrīt ideju kopumam tavā zemapziņā. Piemēram, tavā realitātē nevar parādīties uzticams un uzticīgs vīrietis, jo zemapziņā tu uzskati, ka vairumā no vīriešiem nedrīkst ticēt un uzticēties nedrīkst, ka viņi nav nopietni un viņi bezatbildīgi. Šobrīd pēc būtības visa tava dzīve ir komplekts no tavām zemapziņas uzstādījumiem. Lai izmainītu realitāti sev apkārt un vispār dzīvi sev apkārt, tev nāksies izmainīt savus uzskatus. Un šis process nav nemaz tik sarežģīts. Tas neprasīs daudzus gadus transformācijai. Tiklīdz mainās tas, kas ir tavā iekšpusē, uzreiz momentāli mainās tava reālā dzīve. Vientulības vietā atnāks mīlestība, strīdu vietā atnāk harmonija, sāpju vietā atnāk prieks. Vai tu vēlies to piedzīvot pati uz sevis? Un es esmu izvēlējusies pašus tipiskākos uzskatus, uzstādījumus, kas neļauj sievietei baudīt laimīgu personīgo dzīvi. Veic šo vingrinājumu sekojot manai balsī, un rezultāti tevi dziļi pārsteigs. Priekš šī uzdevuma tev būs vajadzīgas austiņas un slēdz un klausies. Iesim meditīvā stāvoklī. Tādā meditācijā, kur izmantosim jaunās pārliecības. Nosvītrosim visus tavus iepriekšējos rāmjus, tavas robežas prātā, un tu redzēsi, kā tas viss mainās, un pēc pāris nedēļām tu jau redzēsi šīs pirmās izmaiņas. Sākam. Uztaisi dziļu ielpu un dziļu lēnu izelpu. Pilnībā atslābinies. Iztēlojies, kamēr es skaitu no 10 līdz 1, tu sāc lēnām laisties lejā pa liftu vai pa kāpnēm savā zemapziņā. Kad tu atradīsies iekšpusē,
tev būs viegli pārprogrammēt sevi. Sāksim. 10, dodies uz leju. 9, 8 un vēl zemāk. 7, 6, dziļāk. 5, 4, zemāk. 3, 2, 1. Atkārto domās, apzinoties katra vārda nozīmi. Izdzīvo to. Es kādreiz ticēju un uzskatīju, ka neesmu pietiekami laba. Neesmu pietiekami laba, lai mani ļoti mīlētu vīrietis uz visu mūžu. Man likās, ka es neesmu to pelnījusi. Man likās, ka man vajag censties, lai saņemtu mīlestību. Tagad es saprotu, ka tā bija vienkārši negatīva attieksme pret sevi. Tā neļāva man izveidot īstas, patiesas, mīlestības pilnas attiecības. Tagad šī pārliecība man nav vajadzīga. Šim uzskatam vairs nav nekāda spēka. Es atbrīvojos no šiem rāmjiem. Es izvēlos ticēt kaut kam citam. Tagad es zinu, ka es esmu mīlestības cienīga. Es esmu cienīga lielas appusējas mīlestības. Es jau tagad zinu, ka es esmu mīlēta savam mīļotajam vīrietim. Vienkārši pēc fakta savas piedzimšanas. Tieši šobrīd es esmu mīlēta, tāda, kāda es esmu. Es esmu cienīga savstarpējās mīlestības. Man drīkst mīlēt. Mani jau tagad mīl appusēji un spēcīgi līdz mūža galam. Es izvēlos šīs jaunās pārliecības, jo tās precīzi atbilst manai vēlmei, plāniem uz dzīvi. Es izvēlos būt mīlēta, spēcīgi, kaislīgi, appusēji un līdz dzīves beigām. Agrāk es ticēju, ka ļoti grūti un pat neiespējami izveidot laimīgas un mīlestības pilnas attiecības. Domāju, ka visi pāri zaudē interesi viens pret otru, un agri vai vēlu šķiras. Es ticēju, ka vienmēr kāds mīl vairāk, un ka pēc pāris mēnešiem iemīlēšanās periods beidzās un rodas problēmas, strīdi, nodevība. Es domāju, ka es nevarēšu noturēt vīrieti. Viņš tik un tā aizies, un mums nekas nesanāks. Tagad es saprotu, ka tas bija tikai negatīvs uzskats. Domas, kas ienāca manā galvā no kaut kurienes ārpasaules, un tās traucē man izveidot īstas un spēcīgas mīlestības pilnas attiecības. Tagad šī pārliecība man nav vajadzīga. Es atbrīvojos no šiem rāmjiem. Es izvēlos ticēt savādāk. Tagad es zinu, ka spēcīgas, laimīgas, mīlestības pilnas attiecības starp vīrieti un sievieti tā ir norma. Tagad šī norma ir manas dzīves. Šis ir mans standarts. Es izvēlos tā dzīvot. Es izvēlos dzīvot spēcīgās, laimīgās un mīlestības pilnās attiecībās starp mani un manu mīļoto vīrieti. Es zinu, jo ilgāk es būšu blakus savam mīļotajam cilvēkam, jo vairāk es būšu kopā ar savu mīļoto vīrieti, jo vairāk es viņu mīlēšu. Es noteikti zinu, ka gadu laikā mans mīļotais vīrietis vēl vairāk mani vēlēsies kā sievieti. Būs uzticams un uzticīgs un iemīlēsies manī ar katru gadu arvien vairāk un vairāk. Tagad es ticu, ka īsta mīlestība ir appusēja. Tā ir harmoniska un atnes man lielu prieku abiem partneriem. Es zinu, ka vīrietis cenšas būt pārī ar mani un sapņo par mīlestību uz visu mūžu. Tas ir viņa mērķis un viņa izvēle. Tāpēc viņš satiek mani. Cilvēki tieši ar tādu pašu izvēli